Mēs turpinām meklēt stāstus par, ap un kopā ar Raimondu Paulu. Un šobrīd mēs esam ieradušies ciemos pie kādas brīnišķīgas, skaistas, elegants, burvīgas sievietes, kurai ar Raimondu Paulu kaut kas ir bijis. Kādu bītu man iedod, jā? Nu, kādu tu gribi? Raimonds Pauls, Raimonds Pauls ir mūsu Pauls. Vai var tā teikt, ka tu esi arī viens no tiem stāstiem, kurus cilvēks, kur Pauls ir atklājis? Es domāju, ka varbūt, es neteiktu, ka skaļi atklājis, bet tas ir mans sapnis. Jo tagad es biju maza, sēdēju mājās laukos savā ciematiņā Jērcēnu pagastā un skatījos televizoru, kur Raimonds Pauls un Laima Vaiko kopā uzstājās. Domāju, ka man būtu dzīvē tāda iespēja, nu kaut vai minūtīti ar viņu kopā uzstāties. Pagāja, 7 gadi vai 8. Bet tu tajā brīdī ticēji, ka tas tā varētu notikt? Es vienīgā. Zini kā, ka tu esi jauns dūls, tu jau tici visam, tu tikai eji, vai ne? Tu nedomā, kā tas izskatīsies, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Un es mammai tikai to biju pateikusi. Un es vienmēr stāvēju pie spoguļa un teicu, sveiki, man sauc Liena Čomas, un man liels prieks izpildīt Raimonda Paula mūziku. Un pasties, kā sanāca. Jā, viņš man ļoti daudz īstenībā deva tādu atspērienu punktu. Es viņu uzskatu tā kā savu opīti, jo viņš ir tik mīlīgs, viņš ir tik patīkams, viņš ir tik laipns, un viņi var tik mācīties to pozitīvismu mūsu latviešu tautai, ka viņš ir tāds mūsu komponists, protams, Latvijas pērle un leģenda, kas vienmēr būs un paliks, kas ir bijis. Viņš ir pozitīvismu cilvēks. Es protams pasaki vienu dziesmu, kur tev šķiet, ka visvairāk saistās ar mājām. Es domāju, es teikšu to pašu leģendāro dziesmu. Kur nav tik labi kā mājās, tāpēc, ka tas ir mums Guntars Račs ar vārdiem trāpījis desmitniekā un Pauls ar melodiju arī. Kur nav tik labi kā mājās.